Labdien, godājamie klātesošie un tiešraides skatītāji. Esmu Lāsma Zaikovska, finanšu analītiķe uzņēmumā Funding for Future, kas ir fondu pārvaldnieks ēku atjaunošanas fondam Latvian Building Energy Efficiency Facility. Un mana šodienas loma ir moderēt šo diskusiju, Skopais maksā divreiz, kā finansēsim ēku renovāciju Latvijā. Diskusija ir aktuāla, jo tā iet roku rokā ar Latvijas ilgtspējas mērķiem. Ēku sektors pašreiz patērē aptuveni 40% no kopējās enerģijas, bet tās atjaunojot enerģijas patēriņu var samazināt vidēji uz pusi. Eiropas zaļā kursa ietveros mums ir pienākums līdz 2050. gadam nodrošināt bezemisiju ēku sektoru, kā arī sasniegt noteiktus ietaupītās enerģijas rādītājus. Arī valsts līmenī ir izstrādāti vairāki plāni un nostādīti mērķi, kas mums ir jāsasniedz, lai izpildītu Eiropas prasības. Tomēr aktuāls ir jautājums, vai un kā mēs tos sasniegsim. Pašreizējais ēku atjaunošanas temps ir zem 1% gadā, kas nebūtu nav pietiekami, un vēl ir nepieciešams atjaunot aptuveni 190,000 mājokļus, no kuriem 26,000 ir daudzdzīvokļu ēkas. Lai realizētu šos atjaunošanas projektus, nepieciešamās investīcijas sniedzas virs 20 miljardiem eiro. Pašreiz publiskais atbalsts spēlē nozīmīgu lomu šo projektu finansēšanā. Tomēr, ņemot vērā, ka šis nepieciešamais investīciju apjoms tiešām ir milzīgs, ir skaidrs, ka arī privātā sektora aktīvāka iesaiste būs tiešām nozīmīga. Šobrīd attīstība finanšu institūcija Altuma arī piedāvā vairākus finanšu instrumentus ēku atjaunošanas projektu finansēšanai, to skaitā arī kapitāla atlaidi 49% apmērā. Tomēr atbalsta līguma termiņš jau tuvojas beigām, un vēl pieejamais finansējums ir 40% apmērā. Kas liek noprast, ka visdrīzāk ne viss pieejamais finansējums vispār tiks apgūts. Arī pašvaldības, vairākas pašvaldības Latvijā dažādos veidos atbalsta šo ēku atjaunošanas projektus, gan sniedzot tehnisko, gan finansiālo palīdzību, bet tik un tā, pat ņemot vērā, ka pastāv šis Altuma atbalsts un pašvaldību atbalsts, tik un tā iedzīvotāji nav īpaši ieinteresēti, un ēku atjaunošanas temps ir visai zems, kas liek noprast, ka iespējams vajadzētu darīt vairāk, varbūt atbalstīt citādāk, bet izmaiņām jebkurā gadījumā ir jābūt, ja mēs vēlamies sasniegt mērķus. Līdz ar to aktuāls ir jautājums, kā tiks finansēti visi šie projekti un ko vēl valsts un pašvaldības var darīt, lai motivētu dzīvokļu īpašniekus atjaunot ēkas. Lai rastu atbildes šiem jautājumiem, mums ir brīnišķīgi diskusijas dalībnieki, kas ir šīs jomas eksperti. Edgars Augustiņš, Renesko direktors Energoservis kompānijā. Ieva Vērzemniece, Altuma energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja. Selīna Vancāne, Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktore un Rīgas domas deputāte. Un Viesturs Zepes, Rīgas domas deputāts un Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs. Un vēlējos pateikties biedrībai Zaļā brīvība, kas organizē šo diskusiju sadarbībā ar Rīgas enerģētikas aģentūru. Pirms sākam diskusiju, es vēlējos piebilst, ka diskusijas beigās skatītājiem tiks uzdoti jautājumi, kā arī skatītāji varēs uzdot jautājumus diskusijas dalībniekiem. Tad ķeramies klāt pie jautājumiem, sākšu uzreiz ar pirmo, Kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju, kurā esam attiecībā uz ēku renovācijas tempiem un finansēšanas veidiem, un cik jūsuprāt reāli būs sasniegt ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģijas un nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķus, balstoties uz esošo situāciju? Sveiki, es varētu sākt. Tātad, tā kā ekonomikas ministrija ievieš šīs atbalsta programmas, tad mēs arī secinām to intensitāti, kādā tempā mēs atjaunojam un kādā, cik lielā ātrumā mēs varētu sasniegt šos mērķus. Un skaidrs, ka tas temps ir salīdzinoši lēns. Varētu teikt, mēs kustamies ļoti lēni, ja ne stāvam uz vietas. Jo, kas attiecās uz ēku atjaunošanu un visu, kas ir klimata pārmaiņu mazināšana, tad jo mēs lēnāk un pasīvāk esam šobrīd, jo ātrāk mums nāksies pēc tam kustēties, un tas maksās arī daudz dārgāk.
Tātad, analizējot visas programmas kopumā, energoefektivitātes projektiem Latvijā jau būs gandrīz 15 gadi, kopš mēs varam pateikt, ka Eiropas fondi ir piedalījušies, lai mēs varētu savus mājokļus atjaunot. Un skatoties uz to mērķi, tas skats ir tāds, ka diezgan vispār baisi to skaitli pateikt, 5,13% būtu tagad izpildīts šis mērķis, ja mēs ņemam vērā arī ANM un nākamo Eiropas fondu programmu, tad 6-7% no vispār šī mērķa tiks sasniegti. Skaidrs, ka tas ir par maz. Un te ir būtiski arī saprast, kādā veidā šī ēku atjaunošana notiek un kas pieņem šos lēmumus. Tāpēc, ka principā tas, ka finanšu instruments ir pieejams un kā viņš ir izstrādāts, tas ir viens, bet otrs ir veids, kādā iedzīvotāji pieņem lēmumus, kādā viņi vispār nokļūst līdz šim finanšu instrumentam. Tā kā, manuprāt, tie lielākie šķēršļi ir tieši tajā mājas pārvaldīšanas aspektā. Un tur arī ir gaidāms daudz pārmaiņas, kā zināt, arī novembrī stāsies spēkā mazākuma balsojums, un tas varētu atvieglot. Man gribētos saglabāt savu pozitīvo attieksmi par to, ka ik viens sapratīs to, ka māja nav tikai no tapetes līdz tapetei, un tiešām tas uzrāviens notiks, un ka arī šie Eiropas fondi ir kā tāds dāvinājums cilvēkam, lai viņš savu mājokli iegūtu sev labākā komforta situācijā un arī uzlabotu savu ekonomisko aprēķinu. Tādēļ es joprojām palieku tāda, ar pozitīvu skatu, jo vairāk mēs strādājam ar šo informāciju un pārliecināšanu, jo, man liekas, tās izmaiņas notiek. Arī tas granta apjoms ir mainījies, tagad ir finanšu instruments, un nākotnē arī Eiropas komisija nesola vairs tik bagātīgi apdāvināt cilvēkus, jo, ja mēs skatāmies uz to Eiropas komisijas naudas sadalījumu, tad mums jāsaprot, no kā veidojas Eiropas fondi. Eiropas fondi ir visu mūsu, katra jūsu, mūsu, man arī nauda, ko mēs maksājam, un katra mūsu iedzīvotāja iemaksātā nauda pēc tam tiek pārvērsta arī Eiropas fonda atbalstā. Un ja mēs saprotam, ka mēs investējam tiešā mērā privātā īpašumā, tad mums ir jābūt arī kaut kādam iegūmam sabiedrībai kopumā, un tas ir tieši šis klimata komponenti, kas samazinās seg emisijas. Tā kā es varētu varbūt šo startrīti atstāt un dot vārdu nākamajiem, bet mums ir ļoti, ļoti liels potenciāls. Tas ir tā saucamie zemie augļi, kuru vēl daudz mēs varam plūkt, bet darba ir daudz. Drīkst? Jā. Labdien! Varbūt ieskicēšu arī mazliet to skatu no Rīgas puses. Ja? Tātad šeit jau pieminētie mūsu uzstādītie mērķi ir diezgan ambiciozi, un ja mēs paskatāmies, kā mums ir vedies līdz šim, tad 23. gada noslēgumā Latvijā mēs redzam 272 nosiltinātas mājas, Rīgā, man liekas, tie ir 59 mājas. Ja jūs dzirdējāt 1000, ir pietiekoši sarežģīti, ja mēs ar tām pašām iepriekšējām konvencionālajām metodēm ejam uz priekšu, pietiekoši naivi cerēt, ka mums pēkšņi aiznākam gadu un tā tālāk varētu kaut kas radikāli mainīties. Tomēr svarīgi ir tas, ka šis mājokļu jautājums patiesībā ir diezgan augstā dienas kārtībā, gan ministrijās, gan mums domē, gan patiesībā arī valdībā, un kas nozīmē, ka eksperti, profesionāļi strādā pie dažādiem instrumentiem, lai mēs izkustētos no tā nulles punkta. Ja? Tā tad jau pieminētais mazākuma kvorums, alternatīvi finanšu instrumenti un tam līdzīgi. Mēs arī no Rīgas puses šobrīd aktīvi pētam Viļņas pieredzi, Lietuvas pieredzi, ja, kad mazliet tika pamainīti motivātori, proti, ja mums klasiski mājas siltināšanā iesaistās apsaimniekotājs, tad tur tika izveidota speciāla vienība, kas paņem mazliet uz sevi šo jautājumu, tādējādi iedodot pavisam citu stimulu. Ja, teiksim. Līdz ar ko tie mērķi, manuprāt, ir jātur pietiekoši ambiciozi, bet mums arī draudzīgi visiem jāmeklē risinājumi, lai mēs straujāk iet uz priekšu. Un te ir jāstrādā kopā gan pašvaldībām, gan arī patiesībā valsts institūcijām. Jo citas starpā, ja mēs paskatāmies, piemēram gadu apakaļ, tad, kad cilvēki salīdzina savus rēķinus, ja, tātad siltinātas mājas un nesiltinātas mājas rēķinus. Ja, tātad, es atceraties, kam valsts piešķīra atbalstu pagājušajā gadā iedzīvotājiem. Kādai maksājuma komponentei? Siltumam, jā, un es skatos savu rēķinu, nesiltinātā mājā man ir atlaida siltumu. Kas, protams, pat par sevi ir forša lieta. Es skatos rēķinu savā, ja tā var teikt, nosiltinātajā mājā, kurai iespējams ir kredīts saistības, un skatos, bet man vēl ir arī kredīts uzkāpis augšā, jā, un ir tāda
nelīdz galam saprotama situācija, un cilvēki nesaprot, kas tie īsti ir par motivatoriem, kāpēc tagad viņam pēkšņi rēķinā parādās kaut kā savādāk, tad, kad viņš ir nosiltinājis. Ja? Un šādas lietas īstenībā kopā mums ir jāmēģina novērst, lai to reālo ietaupījumu cilvēks varētu redzēt uzreiz pēc mājas nosiltināšanas. Plus, es domāju, mēs vēl parunāsim, noteikti, ka tur ir vēl arī vesela virkne birokrātisko un juridisko šķēršļu, kurus jau mēs jau esam lēnā garā sākuši novērst. Tas ievadam no manas puses. Jā, tad no Altuma puses tas skatījums ir tāds, kad kā jau Selīna arī pieminēja, ar Eiropas naudām jau vien nepietiek. Un visticamāk ir jāmeklē un jāveido vēl citi finansēšanas avoti, kas nodrošinātu šo te kvantitāti finansējumu pieejamībā. Jo, kā mēs zinām, ar Eiropas Savienības programmām, Lāsma jau arī teica, šobrīd pieejamā programma tūlīt jau pabeigsies un vajadzētu būt tādam jau ļoti skaistam tiltam uz jauno programmu, kur šodien darbs jau notiek, bet noteikti Eiropas Savienības finansēšanas programmas nebūtu nav vienīgās, ar ko sasniegt šo plānu. Līdz ar to ir jāskatās tā kompleksi, visticamāk, un jāmeklē vēl citas finansēšanas iespējas mājām, gan varbūt starptautiskie aizdevumi, gan energoservisu kompāniju biznesa paplašināšanas jomā, bet tas viss roku rokā noteikti iet ar arī kaut kādiem finansiālās drošības aspektiem iedzīvotājiem uz šiem 20 gadiem, kas viņus zināmā mērā pasargā no kaut kādām ārējiem efektiem saistībā ar procentu likmu kāpšanu un tam līdzīgi, tas viss ir tāds salīdzinoši komplekss jautājums, kas pamazām viņš risinās, bet visticamāk ir jāpieliek lielāka enerģija, lai tos mērķus tuvākajā termiņā sasniegtu, kaut vismaz tuvotos vairāk viņiem. Labdien! Katrā ziņā kolēģi jau ļoti labi ieskicēja to situāciju, kas attiecās uz šo daudzdzīvokļu ēku sektoru. Un, ja tas izvirzītais mērķis ir ambiciozs, kas es arī savā skatījumā vērtēju kā pozitīvu zīmi, noteikti, ja mēs atskatāmies šiem 10-15 gadiem, ko mēs esam guvuši un kas arī parādās, ir tas, ka mēs sākam izvairīties no šiem saucamiem zāļu zobiem. Tad mēs cenšamies šīs programmas tomēr līgani savienot vienu ar otru. Un tādā veidā to konstanto informācijas plūsmu noteikti nodrošināt iedzīvotājiem, kas kaut kādā mērā rezultējās nelielā, bet sīkumainos kāpumos no intereses viedokļa no iedzīvotāju puses, ko arī attiecīgi mēs jūtam strādājot ar daudzdzīvokļu ēkām, kas ir labi, protams, tādā ziņā, bet, protams, tie tempi ir pārāk lēni. Un, ja skatāmies arī no tā izvirzītā mērķa un pieejamā finansējuma apjoma, skaidrs, ka tur ir 5 reizes šķiet šobrīd pa īsu, kas ir daudz. Tas ir tiešām ļoti, ļoti daudz. Un šķiet tas triggeris, kas varētu būt, ja mēs spēsim atrisināt to sarežģīto vairāku mainīgu apstākļu formulu, ko minēja Viesturs, kad iedzīvotājs pēc ēkas atjaunošanas nemaksā vairāk. Ja to attiecīgi es pieņemu tiešām mājsaimniecības, kas arī nevar samaksāt vairāk. Ja šo spēju atrisināt, tad tas ir tikai pārliecināšanas jautājums, lai tos tempus audzētu. Protams, tur viss tālāk ar kapacitātēm un tādām lietām, kas vienkārši nenotiek vienas dienas laikā. Bet pirms un pēc mums ir jābūt līdzīgās situācijās, lai tas iedzīvotājs redzētu tos ieguvumus. Jā. Paldies! Vairāk no jums minēja šo paļaušanos uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, tad mans jautājums attiecīgi būtu, kādi vēl varētu būt šie finansēšanas avoti, kurus Latvijai pašvaldībām vajadzētu izmantot, lai tad turpinātu finansēt ēku atjaunošanas projektus? Jā, tātad, protams, mēs varam runāt par finanšu instrumentiem kā veselu kopu, kur ir dažādas metodas, kā mēs varam nākt klajā ne tikai ar finansiālu atbalstu, piemēram, ar garantijas atbalstu, ar dažādiem citu veidu mehānismiem, veidojot energoefektivitātes fondu, kas arī būtu kā tāds rotācijas fonds. Tas princips ir dzīvs, viņš ir zināms arī Eiropā, visur mēs esam izstrādājuši arī Rīgā šādu modeli, kas ir tā kā ieviešanā un arī valsts līmenī mums ar to finanšu instrumentu arī nodarbojas Altums, tātad mēģināt piesaistīt, lai visu laiku būtu plūsma. Protams, tur ir gan obligācijas, gan vērtspapīrošana, arī kur var iesaistīt zaļo šos
zaļo vēlmi no bankām, kur bankas tagad nāk un saka, mēs gribam kreditēt, lūdzu, palīdziet mums arī ar klientiem, jo tas portfels kā tāds bankām šobrīd ir jāveido tikai zaļš pēc būtības. Tas nozīmē, ka viņas ir ļoti ieinteresētas kreditēt šādus projektus, bet mūsu tajā situācijā, jāsaka godīgi, tas pieprasījums ir tieši tas problemātiskais. Un te runājot par to pieprasījumu, es domāju, ka ir jāskatās pavisam uz citu pusi, runājot par instrumentiem. Proti uz fiskāliem instrumentiem, kas ir, piemēram, nodokļu politika. Mēs zinām, ka ir viens instruments, ko pašvaldības var regulēt, tas ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas labi strādā, 90% atlaidi, dažiem tas ir bijis, nebijis, tas nav pietiekami motivējoši. Tad mēs skatāmies tālāk, kas ir, es negribu būt ļoti nepopulāra, bet, diemžēl, varbūt vienā brīdī ir jāsaka tās ēkas ar vissliktākiem rādītājiem, būtu jāapliek ar kaut ko speciālu, vai viņām jādod ir tas pozitīvais impulss un stimuls, ka atnāk kāds viņu vietā. Un pie tā mēs arī strādājam ministrijā, lai pārvaldnieku lomu stiprinātu, proti pārvaldnieks varētu atnākt un ar opciju nevis balsojiet par, bet balsojiet pret, ja jūs negribat, lai jūsu ēka tiek siltināta, ka pārvaldnieku loma ir jāstiprina, ka pārvaldnieks atnāk un saka, mēs zinām jūsu ēkas enerģijas patēriņu, to šobrīd zina jebkurš, jo, piemēram, Rīgā GeoRīga datus var redzēt kopējo primārās enerģijas patēriņu ēkai. Pasakot, pēc tā mēs varam pateikt, ka jums ir šī energoefektivitātes klase ļoti zema, kas nozīmē to, ka ir variants A, B, C. Un viens no tiem variantiem ir, ka jums nākotnē pieaugs, piemēram, izmaksas, un otrs ir šīs ēkas eksploatēšana tik apdraudēta. Ja? Un tad mēs piedāvājam, ka pārvaldnieks var nākt ar ideju, ka viņš var siltināt šo ēku un vairāk aktīvāk iesaistīties gan pašvaldības, gan arī šie pārvaldnieku lomi ir ļoti būtiski tieši primāro šķēršļu nojaukšanā, lai varētu vispār pieņemt lēmumu. Tā kā, manuprāt, mēs varam runāt par sarežģītiem, kompleksiem finanšu instrumentiem, bet kamēr šis lēmumu pieņemšanas process nav sekmīgs un tas pieprasījums pēc šiem finanšu instrumentiem nav, mēs tālāk netiksim. Tāpēc, primāri tad varbūt jāskatās. Man bija nesen tāds aprēķins, es mēģināju analizēt, kādu instrumentu būtu nepieciešami. Tostarp arī apskatīju, kāds būtu potenciāls no ienākuma nodokļa. Ja mēs visi esam tā tauta, kurai patīk iesniegt deklarācijas, mums vienkārši šāda situācija ir radīta. Un mēs iesniedzam, un tad mēs redzam, kāds mums tur ir tā bilants plusiņš vai mīnusiņš. Un cik patīkam būtu, ja tur būtu vēl kāds plusiņš no tā, ka mēs esam ieguldījuši arī savas ēkas atjaunošanā. Varētu arī to iekļaut kā attaisnotos izmaksu līdzekļus. Proti, no otras puses, skatoties uz ekonomisko situāciju, mēs esam interesēti, lai cilvēkiem būtu labāk ienākumi, lai viņi būtu pašpietiekamāki un nebūtu viņiem šīs nodokļu deklarācijas jāiesniedz un jāprasa kā atmaksa. Tāpēc tas ir viens variants, kuram ir plusi, mīnusi. Otrs variants ir PVN. Mums joprojām ir valsts, kurā kurināt ir salīdzinoši lētāk nekā siltināt, samazinātā PVN likme ir tieši kurināmam, kas ir 12%, 21% ir ēku energoefektivitātes darbiem. Tātad tur ir vēl potenciāls, un vēl ir vesela virkni, protams, ar šiem mehānismiem, bet es došu vārdu citādi, iedevu to lielo pārskatu par visiem. Es ceru, ka neņemat ļaunā. Salīņa ļoti labi ieskicēja tiešām. Es noteikti papildinātu tad no savas sfēras nākot šo energo pakalpojumu līgumu, kas ir kā instruments, kurš tiešām var palīdzēt uzņemties, ja reducēt šos riskus iedzīvotāju pusē. Un par nožēlu viņš, diemžēl, šajos 15 gados ir, teiksim tā, gadā viens līgums, ja mēs tā raksturojam, jo kopā kaut kādi 16 līgumi ir bijuši, varbūt tās nedaudz vairāk, kas nav tik skaļi skanējuši, bet kas ir maz, pēc būtības tas ir maz, bet jo arī stāsts par to, ka šī energoservisu kompānija, viņa jau būtu jebkura kompānija, īsti jau netiek uzlikts tāds zīmoks, hei, jūs esat energoservisu kompānija. Viņi vienkārši izmanto šo instrumentu, šo energo pakalpojumu līgumu, kur attiecīgi tiek finansēta ēkas atjaunošana. Bet tā formula vēl joprojām arī pasaka to, ka bez šī atbalsta te brīdī arī šis energo pakalpojumu līgums viens pats 100% nofinansēt nevar. Tas ir pārāk dārgi iedzīvotājiem jebkurā gadījumā. Un es attiecīgi spēlējos ar matemātiku un Excel un skatījos, kas ir tas periods, ilgums, tā procentu likme, kas, piemēram, varētu tikt kaut kādā daļā finansēt šim energo pakalpojumu līgumu slēdzēju pusē, kas uzņemas šo finanšu riskus. Tad skaidrs, ka 20 gadi ir pa īsti, ir jābūt noteikti 30 gadi, un tā ir jābūt tādai ilgai, lētai, aizdotai naudai, kas noteikti ir zem 1%. Un tajā brīdī, ja kaut ko tādu spēj piesaistīt un ir šīs saistības un šīs attiecīgās garantijas, ko nosaka šis energo pakalpojumu līgums, tur arī iedzīvotājs līdz ar to var sākt vērtēt plusus, mīnus, pirms pēc gadījums.
tās bažas jau ir bijušas vienmēr, ka vienkārši liekas, ka tas ir dārgāk, bet īstenībā jau nav. Tas ir, kā vērtē situāciju un kāds tas ikmēneša maksājums. Ikmēneša maksājums tie tā paši. Ēka ir atjaunot klasiski, ņemot Komercbankā vai šo energo pakalpojumu servisu kompānija ir piesaistīta šīm lietām. Nu, tā ir, man liekas, ir viena lieta, kur potenciāls, bet tāds privātais sektors, redzam, ka viņš vienkārši to neatrisina. Nu, ja nu vienīgi aiziet kvartāli, aug lielie apmēri, nu tad var būt tas. Bet tur ir tie šķēršļi ar to spēju vienoties. Mēs grūti ir viena māja. Mēs reducēsim šobrīd šo mazākumu balsosim, respektīvi sodīsim tos, kas ignorēja. Jo šobrīd viņi bija tā kā varas pozīcijā, ignorējot procesu, un tagad viņam būs jāiesaistās. Bet tas jau neatrisinās jautājumu par ēkas atjaunošanu. Viņi jau tāpatās. Bet tas veicinās aktivitāti kaut kādā mērā. Es varbūt no savas puses arī par cik Lāsmas jautājums bija vairāk par finansēšanas avotiem. Viņus var paplašināt, bet viņš nav risinājums, lai panāktu to mērķi. Tam jānāk kontekstā, komplektā ar šo te iespējamiem, nu, ja tā var teikt, burkāniem, kas motivē iedzīvotājus aizņemties. Jo šobrīd tiešām, ja mēs skatāmies šobrīd Altuma pārvaldībā un atbildībā esošo programmu, kur principā tas finansējums ir plus mīnus 50 miljoni eiro, mēs viņu apgūstam, un tas ir 120, 130 projekti, mēs viņu apgūstam jau pusotru gadu. Ja? Mēs vēl, tūlīt drīz būs viss, bet tie apjomi, viņi ir jākāpina. Pieprasījums, bet tas pieprasījums ir jāmāk iepārdot tam iedzīvotājiem ar konkrētiem ieguvumiem, ko viņš iegūs. Ja? Un viņš grib drošību par to, ka viņam maksājumi 20 gados nepalielināsies, ka viņam, bet tajā pašā laikā viņam būs, piemēram, mazāki nekustamā īpašuma nodoklis vai kaut kas tam līdzīgs. Ja tas visam jānāk tādā komplektā. Es vēl papildināšu, proti gribētos pieskarties tai otrai pusē, ko faktiski Selīna arī iezīmēja lielā mērā. Viena lieta ir finansējums un finansējuma apjoms, otra lieta ir pusgatavi vai gatavi projekti, kur mums jau ir nosacīta vienošanās ar iedzīvotājiem un viņi stāvētu rindā un būtu gatavi. Ja, teiksim, tā puse patiesībā mums arī risinās lēnā garā, tāpēc man ir jāizmanto iespēju un jāpareklamē mūsu kolēģis Arnis no Rīgas enerģētikas aģentūras, ja kādam ir bažas vai neskaidrības, kā notiek tie procesi un kādā veidā varētu izrēķināt, vai man ir vērts siltināt vai nav, tad visi jautājumi ir pie Arņa. Un faktiski no Rīgas enerģētikas aģentūras puses mēs lielā mērā arī to darām, ka vispirms ir tehniskā diagnostika, energo audits, lai mēs varētu saprast, vai visa māja jāsiltina, vai varbūt tikai jumts vai kaut kā tam līdzīgi. Un tad mēs pieņemam savā ziņā gudrākus lēmumus. Savukārt runājot par finansējumu, ļoti labi mēs pieskārāmies tā saucamiem energoefektivitātes fondiem. Mēs Rīgas domē arī par to lielā mērā šobrīd runājam jau tādā līmenī, kas ir starp vairākiem departamentiem, bet tas viss ir lielā mērā saistīts arī ar to, kāda būs valsts kopējā aizņemšanās disciplīna. Ja? Proti, ja valsts neļaus aizņemties pašvaldībām un valstī kopumā, mums arī būs sarežģītāk veidot šos instrumentus. Tas nenozīmē, ka nevarēs, bet tas nozīmē, ka būs ierobežotākie apjomi. Tas, ko es gribu pateikt, ka no politiķu un profesionāļu puses lielā mērā tiek strādāts pie šiem atbalsta instrumentiem. Mums, vismaz Rīgā, mums pietrūkst, piemēram, 300 projektus. Ja jūs man, tas tā kā es saviem kolēģiem prasu atnesīsiet man 300 projektus, tad mēs domāsim par finansējumu. Šobrīd nav vēl 300 gatavi projekti, kurus rītdien būtu iespējams finansēt. Ja? Tāpēc ir jāstrādā abās pusēs. Ne tikai pie finansējuma. Mēs nevaram mūžīgi teikt, ka mums pietrūks finansējumu. Tā, mums arī projektu pietrūkst. Ja? Tā, ka mums jāstrādā šajā ziņā abās divās pusēs. Komunikācija, protams, izglītošana, sarunāšanās, tas ir viens no šiem te veidiem. Jā, paldies. Man attiecīgi būs jautājums laikam tieši Selīnai. Jūs minējāt nama apsaimniekotāju lomu ēku renovācijai un ka viņi varētu nest kaut kādā ziņā atbildību, vismaz motivējot šos ēku iedzīvotājus atjaunot. Cik paši nama apsaimniekotāji ir ieinteresēti pievērsties tādam modelim un papildināt savus jau esošos darbus ar kaut ko tādu? Mums notiek regulāra saziņa ar Rīgas nama pārvaldnieku, kas ir lielākais nama apsaimniekotājs Baltijas valstīs. Un, jāsaka godīgi, tur ir vēl arī šīs te pārvaldībā nepārņemtās ēkas, kas ir vēl viena problemātika, kad proti māja nav pieņēmusi to māju savā īpašumā. Viņiem pieder katram dzīvoklis, bet māja nevienam nepieder. Un tā tas arī attieksmes ziņā bieži vien palicis ir.
Tas, ko dara pašvaldības, viņas uzstāda šos finanšu un nefinanšu mērķus, un nefinanšu mērķos var ielikt iekšā šīs prasības. Mēs Rīgā arī to esam uzstādījuši, ka mums ir obligāts nosacījums, proti šī ēku energoefektivitātes veicināšana un arī biedrību dibināšana. Tas, kas lielā mērā varētu tikt atrisināts, ir ar šo nepabeigto privatizācijas procesu, kā mēs visi zinām. Viens solis, lai pieņemtu lēmumu, ir kopība. Igaunija, visi atsaucās, Igaunija labs piemērs, bet Igaunijā jau sen ir šis kopības princips, kad ir tikai viens pārvaldības modelis. Māja tā tad ir kopība. Un mums tiek plānots, ka no 25. gada arī visas mājas automātiski tās, kurās nav šīs biedrības pārņēmušas pārvaldības tiesības, būs kā kopības. Un tas kaut kādā mērā atrisinās varbūt šo. Bet no otras puses, skatoties uz to, ka mēs vienmēr gaidām, ko varētu labot, kas varētu tikt mainīts, varētu paskatīties to, ko mēs jau tagad varētu darīt, bet nedaram. Un viena no tām lietām ir, ka pārvaldnieks var nākt pie saviem iedzīvotājiem ēkā, un viena lieta, kur viņš var, protams, akūti rīkoties, ir, kad ir ēkas bīstamības stāvoklis, bet viņš var arī pateikt, ka ēkas stāvoklis ir kritisks tajā gadījumā, ka šis energoefektivitātes stāvoklis ir tik zems, ka viņš arī, principā tātad ēka nav saimnieciski efektīva, un var nākt ar šo aicinājumu ēkai balsot par šo siltināšanas projektu. Tas, kas notiek, nākamais solis ir, ka ēkai bieži vien nav uzkrājums. Un te arī ir pārmaiņas dzīvojamo ēku pārvaldīšanas likumā, ka varētu arī būt šis obligāts īpaši ēkām, kas ir ar zemu energoefektivitātes rādītāju, ka ir obligāts šis uzkrājums jāveido. Protams, ja nav no kā to uzkrājumu veidot, mēs to arī realitātē neieraudzīsim. Tas nerisinās pats par sevi to problēmu. Bet tas, kas notiek, ir aktuāls sarunas ar pārvaldniekiem. Pārvaldnieki ir daudz arī, kas ir privātie, ir gatavi iesaistīties, un arī tas lielākais tiešām pīrāgs ir Rīgas nama pārvaldnieks, un tur mums ir saziņa reizi katru otro nedēļu. Mēs tiekamies, mēs tagad arī kopā gan ar Altumu kolēģiem, gan arī ar Edgaru. Mēs esam tikušies gan par kvartālu pieeju runājot, kādā veidā Rīgas pārvaldnieks var izmantot šo iespēju. Kā ēkas ir kopā viena pie otras, un ejot kopā, to ir izdarīt daudz vieglāk, ātrāk un arī varbūt kopā veidojot iepirkumus lētāk. Iegūst ļoti kvalitatīvu sakoptu apkārtni. Uzreiz visiem ir tāds wow efekts, jo ir arī sakopts pagalms un vide. Tā kā noteikti daudz potenciāls un ir arī iestrādnes. Paldies! Vēl kaut kādā brīdī es dzirdēju kāda no jums par šiem diviem motivējošiem mehānismiem, kas ir tā burkāna pieeja un pātagas pieeja. Bet man šķiet, ka tas arī jautājums iet roku rokā ar to konkrēti ar maznodrošinātām personām un enerģētiski nabadzīgām personām, kuras dēļ statusa, kādā viņas ir, viņas nepiekritīs renovēt ēkas. Vai šādā gadījumā pirmkārt, laikam, kādi atbalsta mehānismi jau pastāv, kādi varbūt tiek plānoti nākotnē. Un, jā. Jā, tā tad burkāns un pātaga. Loģiski burkāns ir savā ziņā, ja mēs iedodam kaut kādu atbalsta mehānismu un iedzīvotāji var nosiltināt, savukārt pātaga ir, ka mēs viņu pretēji sodam. Rīgas kontekstā pātagu mēs neizmantojam varbūt tieši attiecībā uz energoefektivitāti. Mums ir vairāk motivējošie faktori, proti nodokļu atlaides. Ja? Pātagas mēs izmantojam tur, kur ir vidi degradējošas ēkas, proti grausti. Tur mums ir paaugstināta nodokļu likme un tam līdzīgi. Bet kas attiecas uz tā saucamajām atbalsta grupām, ja? Tad man liekas, tas ir savā ziņā koriģējums, ja ir, piemēram, dzīvoklis vai ģimene, kas saņem kaut kādā veidā atbalstu, visticamāk šajos atbalsta noteikumos var arī iestrādāt mehānismus, kad šai ģimenei jāpiedalās, piemēram, lēmumu pieņemšanā, kopsapulcēs un tam līdzīgi. Tas, kas mums ir Rīgas domē, mums pašu rīcībā ir pār pa 11,000 dzīvokļu, kurus it kā mēs paši apsaimniekojam. Tur, jebkurš cits mājas iedzīvotājs var rēķināties, ka balsojums vienmēr par energoefektivitāti būs pozitīvs. Ja, tas ir tāda liela Rīgas domes nostāja, ja mēs vienmēr balsosim pozitīvi. Ja. Un te ir svarīgi, ka mēs nosacīti nenonākam tādās vienas, otras, trešās, ceturtās atbalsta instrumenta tā kā krustcelēs. Proti ar vienu roku mēs iedzīvotājiem sniedzam pabalstus, tā teikt, lai atvieglotu dzīves apstākļus, jo saprotam, ka ir vesela virkne ģimeņu, kuras nevarēs atļauties lielākus rēķinus. Ja? Un no otras puses mēs tā kā
mēs tā kā motivējam ieiet jaunās saistībās, kas savā ziņā mazliet viena otru izslēdz. Ja? Mēs nesen secinājām, arī analizējot nekustamā īpašuma nodokļa dažādas atlaides, ka viena atlaide faktiski ir veicinoša tam, lai mēs tā kā siltinātu, un otra atlaide faktiski mums ir veicinoša tam, lai mēs patiesībā paliktu kā status quo. Tas ir tas, ko mums valsts pārvaldē jāspēj pašiem vismaz noķert un kaut kādā brīdī izravēt. Ja? Paturpinot par enerģētisko nabadzību, jāsaka, ka mēs lielākā mērā cīnāmies visu laiku ar tām sekām. Līdzīgi kā Viesturs teica, mēs dodam pabalstus, mēs sadzam elektrības rēķinus, bet mēs neiegūdamies tik ļoti tajā cēloņu novēršanā. Lielā mērā tā cēloņu būtība slēpjas tajā energopratībā. Kā mēs zinām, Latvijā arī finanšu pratība ir diezgan zemā līmenī, un tas iet roku rokā arī ar to, ko mēs saprotam par energopratību. Ja mēs mēģinātu vairāk mērķtiecīgāk stāstīt tiešām, kādā veidā uzlabot šo savu finansiālo stāvokli, kaut vai no tās prizmas skatoties ar enerģijas pakalpojumu izvēlēm, saprātīgām, gudrām, tad tas arī varētu veicināt kaut kādā ziņā to, ka šī enerģētiskā nabadzība samazinās. Tas, ko mēs izstrādājam, ir vairāki mehānismi. Šobrīd esošie ir tādi, kas varbūt tikai ļoti daļēji pilda šīs funkcijas, jo enerģētiskā nabadzība Eiropas līmenī tiek skatīta daudz plašāk nekā Latvijā, ka tas ir tikai sociālā pakalpojuma saņēmējs, proti trūcīga vai maznodrošināta persona. Latvijā ir tā, ka ja mēs arī dodamies pēc kredīta uz banku, lai saņemtu šo aizdevumu tieši siltināšanai ēku, tad Altums ir tas, kas garantē un arī sniedz cilvēkiem šo aizdevumu tajā gadījumā, kad bankas to nedara. Bankas, protams, vērtē šos kredītu riskus un viņas neaizdos naudu, ja tur būs, teiksim, problemātiski, vai tas būs masturīgais cilvēks, maznodrošinātais, vai arī viņam būs attālais reģions. Tās problemātiskās lietas, varbūt, Ievi, ja tev ir kāds komentārs par to programmu, var arī piebilst, tāpat ir garantija un remonta fonds, un tas principā ir vienīgais instruments šobrīd, kas, protams, ir samērā maz. Pēc definīcijas enerģētiski nabadzīgajiem tiek nodrošināta arī šī elektrības komponenta un dažādi pašvaldības pabalsti, bet, kā jau es saku, man liekas, tas īsti neveicina to cēloņu risināšanu. Ja, varbūt es no savas puses vēl piebildīšu par tiem saviem vērojumiem un redzējumiem, varbūt ārpus Rīgas, par pārējo Latviju. Nesen manās rokās nonāca Latvijas bankas pētījums, kurš tieši pētīja tās korelācijas starp iedzīvotāju ienākumu līmeni, pensionāru līmeni pilsētās un energoefektivitātes nosiltināto māju skaitu pilsētās. Un tāda izteikta tendence tur nav. Jo tika pētīta Valka ar saviem tempiem un salīdzināt ar pilsētām, kas ir daudz tuvāk Rīgā un augstākiem ienākumu līmeņiem. Tur tāda vienota recepte tam visam nav, bet skaidrs ir tas, ka bieži vien tie renovācijas tempi ir augstāki un lielāki tieši tajās pašvaldībās, kur ir tas pašvaldība atbalsts, kur ir uzticams un ļoti stiprs apsaimniekotājs, kas piedāvā atbalstu, konsultāciju un dalās savā pieredzē, kur ir labi piemēri, kur kaimiņš skatās uz kaimiņu un saka, man ar tā vajag. Tā kā tas ir tāds, tur ir arī pašvaldībās, protams, ir tie burkāni vairāk, kad pašvaldība palīdz ar savu atbalstu, ar finansiālu arī atbalstu. Ja, tā kā Latvijā tomēr tajās vietās, kur notiek tā renovācija, tur var redzēt to gan informatīvo, gan finansiālu atbalstu no pašvaldībām, vai tas ir apsaimniekotājs vai no pašvaldības. Tā kā, jā, tur ir tas burkāna efekts, laikam. Un es laikam papildinātu šajā gadījumā Ievas tālāk to teikto, ka tā atslēga ir tajā uzticībā. Uzticībā starp to apsaimniekotāju un to iedzīvotāju. Un bieži vien tās apsaimniekotājs ir pašvaldības kapitāla sabiedrība. Kas atkal nonākam pie tā, ka tas cilvēks tomēr uzticēsies vairāk tai pašvaldības kapitāla sabiedrībai. Tas apsaimniekotājs vēl kaut kādā mērā ir ciešā sasaistē ar domi, kur ir pieejams šis līdzfinansējums šiem starta pirmajā šķēršļu pārvarēšanai. Un tas noteikti kaut kādā mērā palīdz. Bet ko noteikti mums nevajadzētu pieļaut atkārtot ir finansēt visiem enerģijas izmaksas. Tas ir grābeklis, uz kur noteikti nevajadzētu uzkāpt, jo
mēs iztērējam tiešām ļoti daudz naudas, un tas ir, ja tā nauda ir daudz vērtīgāk ieguldīta enerģijas patēriņa samazinājumā. Un noteikti, ja Ieva saka, no šī Latvijas bankas pētījuma, tās maznodrošinātās mājsaimniecības, viņas ir gandrīz katrā mājā, bet viņas ir mazas, un tās ir tādas fokusētas, tēmētas, precīzētas, mērķētas mājsaimniecības, kurām tiešām arī reāli vajag palīdzēt, jo tas pensionārs viņš pienāk un saka, es nevaru, ko viņš operēs, viņš vienkārši ēdīs mazāk, tā ir realitāte. Ja mājas vairākums nobalsos par atjaunošanu, ideālā gadījumā viņam palīdzēs bērni un mazbērni. Bet tā ir tā mērķa autori, kuriem tiešām jāpalīdz un kam noteikti ir jārisina arī skatījums uz priekšu, lai veicinātu. Un tas būs tas burkāns tam grūti samaksātām mājsaimniecībām. Un ideālā gadījumā tad viņi maksā pirms un pēc vienādi. Es šķiet, ka Spānijā laikam viņi enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām finansē 100% apmērā. Protams, nosakot griestus, bet šos atjaunošanas izmaksas. Un tā ir lieta, kur noteikti ir vairāk jāvērš fokus, un Rīgā tie iedzīvotāji var atļauties atjaunot mājas. Negrib, viņi nesaprot un neredz tos burkānus, bet noteikti Rīgā var ļoti daudz. Tāpēc man vēlreiz jāatgādina par tiem burkāniem, kas ir Rīgas domas rīcībā. Ja, kā saka, nebūs par daudz dzirdēts. Tātad mēs līdzfinansējam gan tehnisko apsekojumu, gan energo auditu faktiski līdz 80% no tā izmaksām. Ja, tātad faktiski jūs iegūstat eksperta slēdzienu par to, kādā stāvoklī ir māja. Tāpatās mums ir izstrādāti visi parauga dokumenti, viens līgums, otrs līgums, iepirkuma procedūra un tā tālāk. Tas viss ir izdarīts priekšā plus. Protams, mēs arī līdzfinansējam tehniskās dokumentācijas sagatavošanu. Ja? Tātad, kā tas varētu izskatīties, tas jūsu projekts. Strādājam, protams, arī pie kaut kādiem standarta projektiem, kas varētu tikt multiplicēti no tām klasiskajām mājām, bet ne visas ir vienādas un tam līdzīgi. Ja? Tā kā šie te burkāni ir pieejami, viņi eksistē, un mēs no Rīgas domas puses strādājam uz aizvien jaunu finansējumu piesaisti priekš šiem tā saucamiem burkāniem. Ja? Tā kā lielā mērā tā sākotnējā stadija vismaz no Rīgas domas puses ir noklāta. Ja? Tad mēs runājam par pašu siltināšanu, tie ir nākamie soļi, tur mēs skatāmies tālāk, bet lai sagatavotos siltināšanai, lai novērtētu, lai pieņemtu kvalitatīvu lēmumu, tur mums ir pilns ar šiem, nevis pilns, bet ir šie pamata instrumenti izveidoti. Ja? Tātad vēlreiz jāatgādina, griežaties pie Rīgas enerģētikas aģentūras kolēģiem, izstāstīsim, kā saka, pilnīgi visu ar reāliem aprēķiniem parādīs, ko nozīmē nosiltināta māja, ko nozīmē nenosiltināta māja, ko nozīmē kompleksais siltinājums, ko nozīmē jumta siltinājums, loga siltinājums un tā tālāk un tā joprojām. Jā, paldies. Varat paturēt mikrofonu, jo jautājums tālāk ir atkal jums. Kādi ir Rīgas pašvaldības tālākie plāni attiecībā uz Rīgas dzīvojamā fonda renovācijas finansēšanu? Es arī dzirdēju, ka jūs tikko esat saņēmuši Elena finansējumu. Kā mainīsies tad šiem gala patērētājiem tā atbalsta saņemšana? Vai kaut kas mainīsies? Jā, Elena finansējums, tas ir tāds īstenībā ļoti svarīgs solis, kuru mēs esam izveikuši. Ja? Tātad vairāk nekā 2 miljoni, patiesībā 2,4 miljoni mēs esam piesaistījuši kā pašvaldība, bet tas ir, lai līdzfinansētu šos saucamos burkānus, tādas saucamos tehniskos apsekojumus, energo auditus un tam līdzīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs, kā Rīgas doma, un patiesībā arī iedzīvotāji, faktiski caur šo instrumentu virzamies uz nākamo, proti siltināšanas instrumentu. Un pašvaldības rīcībā ir ierobežoti instrumenti pašu māju siltināšanai. Ja? Teiksim, mēs šeit visu laiku esam skatījušies lielā mērā uz valsti, uz altumu un tam līdzīgi. Tas, pie kā mēs strādājam, ir tā saucamais energoefektivitātes fonds. Šobrīd mēs analizējam, vai tās būs zaļās obligācijas, vai tas būs energoefektivitātes fonds, kāda tīpa finanšu instruments varētu tikt izmantots, kur no Rīgas domas puses varbūt tas nav tik finansiāli ietilpīgi, proti mēs, ja tā var teikt, neinvestējam Rīgas domas finansējam tik lielā apjomā, bet vairāk investējam tādas tā kā garantijas, tā kā atbildības uzņemšanos par to, ka projekti varētu tikt novesti līdz galam un tie mērķi savā ziņā tiek sasniegti. Ja? Un šeit es saku, šeit ir svarīgi ierobežojumi, ko valsts izdomās attiecībā uz to saucamo fiskālo disciplīnu un aizņemšanos, ja tas mūs drusciņi ierobežos, un tas arī pamainīs to mūsu loģiku, vai mēs ejam zaļo obligāciju ceļu, vai mēs ejam energoefektivitātes fonda ceļu. Ja? Jo tur ir jau kaut kādas tādas detalizētākas nianses, bet tā galvenā ideja ir tāda, ka principā uzradīt instrumentu, caur kuru
ļoti daudzi privātie investori. Šeit es nerunāju tikai par Eiropas Investīciju banku un ERABU, bet arī privātie investori ir gatavi investēt šādā fondā, varbūt nepretendējot uz tik lielu investīciju atdevi, cik skaidri izsekojamību tai saucamai zaļajai komponentei. Ja? Tātad, tas ir viens no tādiem lieliem motivatoriem. Mēs esam analizējuši arī iespējas, cik domē izmaksātu sekt kredītprocentu maksājumus, ja mēs, piemēram, pamēģinātu tik straujos tempos virzīties priekšu, kā to izdarīja nosacīti Olaini. Ja, tātad strauji dažu gadu laikā kārtīgi ieinvestējās šajā siltināšanas programmās un paņēma kredītprocentus tieši pašvaldību uz saviem pleciem. Arī nav neizdarāms no finanšu viedokļa. Mēs rēķinājām, lai nosiltinātu tur, piemēram, 40% no Rīgas nama pārvaldnieka apsaimniekotajām ēkām. Šie kredītprocenti maksājumi, tur viņi sasniegt kaut kādus varbūt 40 miljonus gadā, ko no Rīgas domas budžeta, principā, ja tā ir prioritāte, var izdomāt, kā atrisināt. Ja? Tā ka tas, ko es gribēju iezīmēt, ka mēs skatāmies šajā virzienā. Tie darbi nerisinās, protams, tik raiti, kā gribētos varbūt, bet jebkurā gadījumā tā sistēma ir iedzīvināta, un mēs ar visiem iespējamiem resursiem strādājam pie tā, lai mums būtu aizvien gatavāki un gatavāki projekti, kurus tad finansēt. Es varbūt atļaušos papildināt. Jautājums bija gan par Rīgu, bet par cik Viesturs minēja šo Eiropas Investīciju bankas Elēnas finansējumu, tad arī Altuma plāno līdz gada beigām noslēgt līgumu ar Eiropas Investīciju banku par šīs Elēnas finansējuma piesaisti. Mēs šobrīd pretendējam uz 4 miljoniem. Un, ko tas nozīmē? Šis finansējums tiks novirzīts, tad viņš būs pieejams tām daudzdzīvokļu mājām, kas vēlas izstrādāt šos energoauditus un tehnisko dokumentāciju, lai iesniegtu projektus nākamajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. Un šīs programmas ietvaros varēs saņemt grantu 90% apmērā šo izmaksu sekšanai, tikai 10% līdzfinansējums, kas zināmā mērā ir diezgan tāds patīkams izmaksu līdzfinansējums šādu te izmaksu finansēšanai. Ja? Jo savādāk, ja nav pašvaldības atbalsts, kā Viesturs minēja, Rīgā ir, bet ne visās, tad tas projektēšanas dokumentu izmaksas gulstās jau uz iedzīvotāju pleciem, uz uzkrājumiem, kas varbūt ir nepietiekami, un varbūt jau tad ir jāņem kredīts, bet ja ir šāda te iespēja saņemt šo Elēnu finansējumu, tad es noteikti aicinātu daudzdzīvokļu mājas sekot līdzi. Altuma mājaslapām noteikti tur līdz gada beigām ir jāparādā šai informācijai par šo te finansējumu. Paldies! Paldies! Patiesi prieks to dzirdēt. Tie bija jaunumi priekš manis, bet vēl papildinot vēlējos prasīt tieši Viesturam un laikam Selīnai, ko jūs varētu ieteikt citām pašvaldībām, balstoties uz jūsu pieredzi šo atbalstu risinājumu sniegšanā? Ko citas pašvaldības varētu darīt, kurām visdrīzāk nav tik lieli budžeta līdzekļi, bet kas būtu tādas efektīvas metodas, kuras varbūt neprasītu tik liels budžeta līdzekļus, bet kuras varētu ieviest? Un kura persona varbūt tā pašvaldībās vispār ir atbildīga par daudzdzīvokļu ēku renovāciju un mērķu sasniegšanu? Skatoties, kādas proporcijas Latvijā pa pašvaldībām attiecībā uz ēku siltināšanu, patiesībā mums, kā Rīgai, pašiem ir daudz ko mācīties no citām pašvaldībām. Tāpēc būtu varbūt pārdroši audzināt vai vismaz mācīt citus, bet es vienkārši varu pamēģināt pareflektēt uz to, kas man šķiet pie mums darbojas, ja, vai vismaz varētu šķist, ka darbosies. Tā ir primāri šī komunikācija ar iedzīvotājiem, kuru izveids gan Rīgas nama pārvaldnieks, gan Rīgas enerģētikas aģentūra, skaidrojot, atbildot uz jautājumiem. Jautājumi ir visdažādākie. Tur ļoti bieži kaimiņš ar kaimiņu negrib sarunāties, un kā viņi vēl pēkšņi lēmumu kopēju pieņems, ja, par kaut kādām nākotnes saistībām. Ja. Tad šī ir nosacīti nogurdinošā, bet ļoti, ļoti svarīgā komunikācija ar skaidrošanu. Un otrs ir tie pietiekoši sarežģītie procesi, ja, jo saprotam, ka jebkura būvniecības, varbūt kāds ir remontējis savu dzīvokli, viņš saprot, ka tas ir diezgan lielas galvas sāpes, jo mēs to nedaram ikdienā. Ja, mums ir pietiekoši daudz jāpārzina, mums jāsaprot tur materiāli un tā tālāk. Un tad tie sākotnējie procesi, tātad tehniskā diagnostika, energoaudits un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, manuprāt, tas ir milzīgs atbalsts, ko mēs Rīgā izmantojam.
un ko var izmantot arī citās pašvaldībās. Kā jau teicu, citas pašvaldības ir daudz agresīvāk investējušas šo māju sakārtošanā pašas no saviem budžeta līdzekļiem. Rīga to nav darījusi. Citas pašvaldības ir piedalījušās kredītprocentu sekšanā un tam līdzīgi. Bet atkal jāņem mazliet ir tas kopējais konteksts vērā tā. Rīga proporcionāli ir daudz lielāka nekā citas varbūt pašvaldības. Tas, protams, nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs esam pionieri siltināšanā. Nē, tur mums, vēl kā saka, līdz sekmīgām atzīmēm jātiek, bet kopumā tie sākotnēji instrumenti, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Jā, man jāpiebilst, ka tiešām mēs vairāk esam mācījušies no citiem, nekā varam teikt, ka paši varam savu pieredzi rādīt, lai gan nav tiesa. Daudz arī mums ir nākuši pēc padomu tieši par vienas pieturas aģentūras izveidu, ko mēs arī veiksmīgi sākām jau 20. gadā, līdz ko stājāmies amatā Rīgas domē, pie tā sākām strādāt, un es domāju, ka tas ir viens veiksmīgs pamats. Un, protams, ka mazākās pašvaldībās tādas aģentūras nav, bet tur ir viens energoauditors vai viena persona, kas strādā ar enerģijas jautājumiem, viņš arī visu to noklāja. Un samērā pat veiksmīgi, jo no Valmieras, Jelgavas, Liepājas, pat no mazās Olainas mēs esam ļoti daudz ko mācījušies, un skaidrs, ka mērogojamībā ir tā problēma. Un varbūt viņa pārējot no šīs tēmas uz kaut ko tādu par Rīgas unikalitāti, jā, skaidrs, ka mūsu tātad Latvijas situācija ir unikāla, jo Eiropā mēs esam pirmajā vietā tieši daudzdzīvokļu ēku skaita ziņā. Iedzīvotāji, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkās, jo mums nav tā kā ēkas visvairāk, bet mums tieši tas īpatsvars, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkās, ir numur 1 visā tā kā Eiropā. Un tas skaidrs, ka jo lielāka ēka, jo ir grūtāk vienoties, un tās visas problēmas no tā izriet par to vienošanos. Un skaidrs, ka arī Olainē, salīdzinot, iedot kredītprocentus vai salīdzināt tādu summu, kas mums būtu jānovirz Rīgā, ir šausmīgi nesalīdzināmas lietas, tas ir vienkārši ārprāts. Un skatoties no tā, kur pašvaldībai ir jāinvestē sava nauda, pašvaldības nauda ir tā kā visu mūsu labā jāvelta, un investēt privātā īpašumā vienmēr ir diezgan tāda vielu pārdomām, vai tiešām tas ir tas efektīvākais, no kā visi iedzīvotāji iegūst. Tā kā primāri jāfokusējas noteikti ir uz tām lietām, kur var daudz lielāks, plašāks iedzīvotāju skaits saņemt šo atbalstu, un tam jāsaka, ka ir daudz lietas, pie kā mēs varam paskatīties, kas mums Latvijā ir bijis sistēmisks politikas trūkums, varbūt ilgstoši, un vienīgā lieta, kas mums patiešām nomotivēja, bija Krievijas karš Ukrainā, diemžēl, kurā brīdī mēs sapratām, ka energoefektivitāte, un tad tā ir sakojošā enerģētiskā krīze, kas bija, ka tas mūsu neizpildītais mājas darbs, bet vienmēr nav par vēlu sākt. Un vēl viena lieta Rīgā, kas mūs ir bišķi stūmis visu laiku uz leju, ir salīdzinoši zemais siltumenerģijas tarifs. Ja mēs tā varētu vienkārši viestur izdomāt, kā motivēt, tas varbūt būt viens no tiem virzieniem, kurā strādāt piesārņotājs maksāja. Proti, saprast, ka katram ir sava cena, visam ir kaut kādas robežas, protams, bet ilgstoši sistēmiski šis zemais enerģijas tarifs, jo cilvēka prāts viņš kaut kā mēģina domāt tā lineāri, viņš skatās, cik ilgā laikā šī investīcija man atmaksāsies, kas energoefektivitātes jomā ir absolūti nepareizi. Vienmēr man kāds prasa, cik ilgā laikā šī investīcija atmaksājas, saku nepareizi. Mēs nevaram tā reiķināt. Tāpēc, ka padomā, cik ilgā laikā tavu māja degradēsies līdz tādai situācijai, ka tev vienkārši būs jāvācās citur prom. Tā kā, ja mēs skatāmies uz to energoefektivitātes atdevi, mēs nevaram mērīt tiešā kontekstā, jo, piemēram, zemais siltuma tarifs to visu laiku pagarinājis Rīgā ir. Tā ir vēl viena tāda būtiska nianse. Paldies! Man ir viens jautājums, nedaudz atkāpjoties gan uz atpakaļ. Esko tirgus attīstība. Edgar, no jūsu puses, kādas ir sajūtas, jo jūs, cik man zināms, ēku atjaunošanā, visaptvarošā ēku atjaunošanā esat palielam vienīgais uzņēmums, kas piedāvā energopakalpojumu līgumu, jā. Vai ir tik sarežģīti? Godīgi sakot, es nebiju pie tām pirmām mājām, kas atjaunojās 14. gadā, bet tad likumā nebija definēts energoservisu kompānija, un uzņēmumu īpašnieki vienkārši realizēja tos projektus un nodrošināja šos energopakalpojumu līgumus, un tajā brīdī, kad tas bija deregulēts, bija daudz vieglāk. Tā ir taisnība, tā ir reāla taisnība, jo tajā brīdī nenādās šie šķēršļi, kurā brīdī, kas ir pilnvarotā persona, nav pilnvarotā persona, kāda ir loma energopakalpojumu līgumu sniedzējiem. Tas viss radīja jaunus šķēršļus, kas
daudz grūtāk realitātē arī tās ēkas realizējās. Un tā atziņa arī no tiem lielajiem sākotnējiem projektiem bija tas, ka ir nenormāli, pat nesalīdzinoši dārgi tikt līdz tai atjaunotai ēkai. Tās stundas, cilvēku stundas, tā tehniskā projekta izstrāde. Un šajā gadījumā pat Renesko pieredzē bija tas, ka tās pirmās ēkas tika finansētas, šie projekti, iedzīvotāji par viņiem nemaksāja. Un tad ir sapulcs, kur ir balsojums par atjaunošanu. Cilvēks saka, paldies, mums neinteresē, mēs neatjaunosim. Un tā bija tā realitāte, kuras tos punus Renesko savā laikā sita un arī gūtās atziņas. Līdz ar to, kas ir mainījies šodien tajā situācijā, ir tas, ka mēs redzam, ir pilsētas, kur tā ir prioritāte. Tas nozīmē, ka tad ir kaut kādas šās sākotnējās izmaksas, šo informācijas kampaņu, šīs tehniskās dokumentācijas izstrādes, šīs kopsapulces, šo lēmumu pieņemšanu kaut kādā mirklī amortizē pašvaldība. Caur atbalsta programmām piesaista dažādas projektus, arī Rīgas enerģētikas aģentūra. Tādā veidā amortizējot it kā to privāto sektoru, lai tas privātais sektors varētu un energoservisu kompānijas varētu attīstīties. Altuma iepriekšējās programmas ietvaros bija 3-4 kompānijas pieregistrējušās. Viena realizē vienu projektu. Skumji, realitāte skumja. Jā, es teiktu, laikam ir ir kaut kāda tendence, ka tas potenciāls varētu būt. Attiecīgi arī tādām energoservisu kompānijai, lai finansētu šo energo pakalpojumu līgumu, ir kaut kur tā nauda jāņem. Un arī mūsu gadījumā mēs sākotnēji ņēmām aizdevumu, sasniedzām savu kredītu profilu pilnu un tikām ierobežot apstākļos. Tad tika radīts LABIF un šie mehānismi, kas arī, diemžēl, neiedzīvojas, jo tas mērogs, kā Selīna saka, tiešām nav tas mērogs, nav tas pieprasījums. Mums cilvēki rindās nestāv pret atjaunošanu, kas kaut kādā mērā visu laiku to procesu bremzē. Bet šodien finansētāji saka, mēs redzam, ir 12-14 gadu tam līgumam. Jūs esat uz vietas, jūs pildat savas saistības, tā ēkas enerģijas patēriņš nav pieaudzis, šī finanšu plūsma ir stabila, enerģija ir dārga. Tas nozīmē, ka tam ir pamats to darīt. Bankām ir arī jāmeklē šie zaļie finansēšanas projekti. Viņi saka, jā, darām. 15-30 miljoni projektus lieciet galdā, un mēs esam gatavi finansēt. Tas ir tas, kas šodien varbūt ir mainījies, kad arī šim energo pakalpojumu līgumam ir noticēts. Skaidrs, ka es pat atklāti varētu teikt, ka es būtu priecīgs par konkurenci šajā sektorā. Tas veicinātu attīstību un arī stiprinātu. Un iespējams arī kādā mirklī Altums finansētu vai caur Rīgas domu, kur šī nepieciešamība ir. Un tas lielākais iegums ir tajā ilgtermiņā. Tas nav tā. Izdarījām, paldies, kā sanāca. Un tad tie puni un tās nepilnības tam EPL ietvaros ir, diemžēl, jānodzēš. Tā. Tad jūs esat ar pozitīvu skatu uz nākotni. Ja? Super. Un kā citi diskusijas dalībnieki raugās, vai ESCO ir kaut kādā ziņā vispār risinājums tai problēmai, kurā esam, vai jūs arī gribētu redzēt konkurenci mūsu Renesko uzņēmumam? Skaidrs, ka tas ir instruments, kas strādā, un arī Ziemeļvalstīs strādā gan publiskā sektorā, gan arī privātā sektorā. Vēl viens aspekts būtu pašvaldības ESCO, un te ir vēl viena alternatīva, ko mēs arī, skatoties Rīgas kontekstā, esam analizējuši, ka pašvaldības veido arī kaut ko līdzīgu. Un tas nosacījums ir tāds, ka tu sedz no savām nākotnes ietaupījumu izmaksām, tu sedz tās izmaksas tagad. Protams, aspekts garantija un vispārējais, ka tiek nodrošināts šis konkrētais performances rādītājs. Tas, man liekas, ir burvīgs instruments, ko mēs esam izmantojuši arī citos instrumentos, radot šīs atbalsta programmas, kas ir jāņem vērā. Un, tas uzticības aspekts, ap citu, ir daudz būtiskāks nekā varētu domāt, un es saprotu, ka ESCO tiek bieži uzskatīta kā tāda starpnieku organizācija un neusticās, kas ir tāds iespējams barjeras arī elements, bet tieši es RTU doktorantūrā arī taisu šos pētījumus, mēģinu atrast veidus, kā ātrāk šo visu situāciju atrisināt, īsumā sakot, pēt dažādas šķēršļus. Un tas viens no šķēršļiem, kas visu laiku lec ārā kā vislielākais, ir tā mutvārdu folklora uzticamība un tas viss, kas strādā pa priekšu, ja pirms vēl darbi ir izdarīti. Tā kā kādreiz bija tie pirmie projekti, kuri logi, tur bija mitrums, tur nebija ventilācija, vēl viss kaut kas, tas viss joprojām mītos dzīvo. Kā Altumam ir tehniskā dokumentācija un vispārējais, ka tur ir ļoti sarežģīti, ka birokrātija, tas arī viss joprojām tur dzīvo. Lai gan sen
aina, viss ir mainīts, vienkāršots un labots. Tā kā, ja mēs kaut ko sasmērējam reāli, pēc tam nākotnē tas ir ļoti, ļoti grūti, tāpat kā ar zaļo enerģiju. Tas ir ļoti, ļoti grūti pēc tam to parādīt, kas tad ir tā patiesība. Tāpēc tā uzticamība ir ļoti būtiska, un es domāju, ka ESCO tieši sadarbojoties ar pašvaldību var to uzlabot, to uzticamības reitingu. Nu jā, es ar tādā ziņā esmu diezgan liels fans ESCO principiem un ESCO darbības modelim. Patiesībā pašvaldību ESCO tā ir tēma. Nav mums vēl izdevies līdz galam varbūt viņu pacelt dažādiem birokrātiskiem ierobežojumiem, bet kopumā mēs redzam, ja mēs neņemam varbūt pilno ciklu ar māju siltināšanu, bet, piemēram, tādā jomā kā kaut vai lampu nomaiņa, ja, tur mēs redzam, ka gan uzņēmumi izmanto, gan pašvaldības aizvien vairāk izmanto šīs te ESCO kompāniju pakalpojumus, proti mēs maksājam par ietaupītu enerģiju savā ziņā un nesatraucamies par gaismekļiem. Vienkārši caur lampu, piemēram, man liekas, viņu vienkārši vai salīdzinoši vienkārši ir izstāstīt, tāpēc, ka tur arī ļoti ātri redzams ir tas ietaupījums. Un tas cita starpā jau ir iedzīvojies kā tāds vesels segments. Ja, kad mēs runājam par māju siltināšanu, mums te vēl ir, ja kā saka, ierobežota konkurence, maz piesakās un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka viņam ir nākotne šim modelim. Te ir, protams, jāskatās arī uz tiem visiem potenciāli uzticības, finanšu un visiem pārējiem riskiem kopumā. Ja, tas, ko, man liekas, caur ESCO mēs varam pateikt, ka atkal netik daudz varbūt finansējums būs ierobežojums, cik ierobežosim mēs mazliet paši sevi ar nesarunāšanos, nelemšanu un nepiedalīšanos kopējās mājas attīstībā. Jo ik pa brīdim mums gribas domāt, ka mūsējais ir tikai viens dzīvoklītis mājā, bet nē, patiesībā mums pieder arī daļa no trepju telpas, mums pieder daļa no pagalma, mums pieder daļa no kvartāla. Ja? Un patiesībā īstenībā arī ar ESCO kopā mēs sākam domāt arī, kā mēs varam strādāt pie jau kvartāla atjaunošanas kaut kādā veidā. Un šeit atkal mēs esam cīnījušies ar sistēmiskām problēmām, tādā ziņā, ka jā, privāti īpašums, vēl kāds īpašums un tam līdzīgi. Mēs pagriežam to visu no otras puses, mēs skatāmies, kur ir īpašumi, kuros pašvaldība var investēt, lai kaut kādā veidā arī rādītu to piemēru. Jo cilvēkiem patīk apskatīties uz kaut ko reāli notikušu, nevis klausīties veco laiku aizspriedumus par pilošiem logiem plastmasas. Lāsmiņa drīkst. Viesturs viena svarīga lieta pateica, kurš grib vienkārši reflektēt, ir tas, ka tādā lampu nomaiņas gadījumā mēs ļoti labi redzam to energoefektivitātes pasākumu. Lampas jauda pirms, lauda pēc, tur degšanas laiks ietekmē enerģijas patēriņu. Daudz dzīvokļu ēkas, kopējais maksā divreiz. Diemžēl tā situācija ir daudz tālāk par tikai enerģijas ietaupījumu. Viņām ir kaut kādā mērā šī kāpņu telpa ir jāsakārto. Viņi nedos enerģijas ietaupījumu. Šis ūdens un augstā kanalizācijas un augstā ūdens stāvoklis, viņš būs jānomaina. Viņi nedos enerģijas ietaupījumu. Un tās jau ir tādas nākamās lietas, kas vienkārši dabiski sadārdzina projektu, bet tas ir par to, ka tā māja, ja viņa atjauno, tad dodam viņai otro to dzīvi. Darām to visu uzreiz. Tas ir savs ekonomiskais pamatojums tur apakšā. Un tādā daudzdzīvokļu ēkā līdz ar to tāds tiešais energopakalpojumu līgums, kas balstās investīcijas tiek atgūtas uz enerģijas ietaupījumu, īsti nenostrādā. Tāpēc, ka ir ļoti daudz energoefektīvu pasākumu, kas tiek ietverti. Tā ir tāda lieta. Es varbūt gribēju izmantot iespēju reklāmai par mājām, kuras nespēja vienoties par to komplekso renovāciju. Un Altuma pāraudzībā ir remonta aizdevuma programma, kuras ietvaros var saņemt šos aizdevumus konkrēti darbu veikšanai. Piemēram, ja tas kanalizācijas vai siltā un augstā ūdens šie vadi, cauruļvadi ir nokalpojuši un vajag viņus remontēt, var saņemt Altumā šo aizdevumu tieši šo darbu veikšanai. Ilgtermiņa aizdevumu ar pietiekami pievilcīgu likmi, kas atkal reklāma no manas puses. Ar jūlija sākumu viņa tā likme ir samazināta no 5,9 fiksēta uz 3,9. Tad, principā, iedzīvotājs zina, ko viņš maksās turpmākos 20 gadus. Jā, jāpiepilst, ka, lai māja saņemtu aizdevumu Altumu, ir jābūt vienam bankas atteikumam. Bet, pamatā, jā, to mainīsim, Selīna saka, jā. Paldies. Jautājums jums, Ieva, un attiecīgi pēc tam arī komentāri no diskusijas dalībniekiem. Kādas būtu sagaidāmās
un nepieciešamās izmaiņas esošajās ēku renovācijas atbalsta programmās, lai tās būtu efektīvākas un biežāk izmantotas. Varbūt jūs tad varat par sagaidāmajām. Jā, es noteikti gribētu aicināt arī Selīnu piedalīties šajā diskusijā, jo principā Altums jau ir tikai ieviesējis. Ja? Tas, ko mums noteikti ir viedoklis, kas esošajā programmā būtu bijis daudz labāk, ja? bet vienmēr jau jāskatās uz priekšu, un tas, kas varbūt nestrādā esošajā programmā, ir jāmēģina to pilnveidot nākamajās programmās. Un es redzu, ka mēs esam uz tā ceļa, kaut vai to pašu trako PVN, kas ir neatiecināmās izmaksas šajā programmā, un mēs tos klientus mokam dalīt tāmi 3 daļās, un paši sajūkam ciparos, klients vēl vairāk, un tas viss padara tādu, rada tādu atturību vispār kaut ko darīt dzīvē. Līdz ar to nākotnē mēs noteikti skatīsimies, lai šo programmu un ieteiksim ekonomikas ministrijai, lai šīs izmaksas maksimāli vienkāršotu projektā tāmas, piemēram, sagatavošanā. Tāpat mums ir noteikti arī no Altuma puses un no visas publisko pieejamo datu viedokļa jāspēj tikt visiem datiem klāt, kas ir publiski pieejami vai kādā bāzē, piemēram, būvniecības informācijas sistēmā, visiem lēmumiem, visiem projektiem un tam līdzīgi. Tā kā tas, manuprāt, un, protams, jau no Altuma pienākums ir maksimāli vienkāršot šo te tīri digitalizācijas aspektā šo te pieteikumu, lai viss būtu skaidrs, saprotams, kur kas jāraksta, kur kas jāiesniedz. Bet viens ir skaidrs, ka nekad nepienāks tāds brīdis, kad nekas nav jāiesniedz un māja tiek renovēta, jo skaidrs, ka tā ir būvniecība un principā māja tiek no jauna uzbūvēta, nodrošinot, ka tur dzīvo joprojām iekšā cilvēki. Selīna, varbūt tev ir ko piebilst? Jā, tātad par nākamajām programmām. Tagad tiek tieši intensīvi strādāts pie tā, lai mēs tuvāko nedēļu laikā varētu sabiedriskajai apspriešanai nodot arī šos jaunos ministru kabineta noteikumus, ko visi, saprot, arī ļoti gaida. Programmas plāns ir uzsākt viņu pieteikšanās tajā brīdī, kad beidzas ANM finansējums, ja mēs saprotam objektīvi, ka vairs nav iespējams realizēt projektus šajā ANM programmā. Lūk, un mums tas galvenais izaicinājums bija, kā sabalansēt šīs programmas, kur ir 2 pilnīgi atšķirīgi finanšu instrumenti, kur ANM, teiksim, PVN nav attiecināms, Eiropas fondos to varētu attiecināt, un vēl dažādas nianses par finanšu instrumentiem runājot. Un mēs izvēlējāmies to ceļu, kur mēs veidojam šo nākamo programmu maksimāli līdzīgi iepriekšējai programmai atbalsta ziņā, bet mēģinam visus iespējamos uzlabojumus ieviest, cik vien var. Līdz galam par vienkāršotajām izmaksām, proti princips ir tāds, ko mēs uzskatām, kas nākotnē varētu būt tuvu ieviešams, ka nav vairs reālo izmaksu pamatojums. Tātad, principā, mums no vienas puses Eiropas komisija prasa reālo ietaupījumu, reālo situāciju pirms, reālo situāciju pēc. To, kas tur ir investēts pa vidu, pēc būtības mums īstenībā pat negribētos pārbaudīt, negribētos pat zināt, kas tur ir darīts. Ja vienīgi, protams, kaut kādas mistiskas lietas tur uzrastos, ja, nosakot kaut kādus objektīvus kritērijus. Tātad, principā, pilnībā uz vienkāršotām izmaksām šeit pāriet nevar, bet cik mēs varam, mēs esam atvieglojuši šo sistēmu tādu, ka iesniegsim arī ar vienkāršoto energoauditu. Tad gada laikā varēs, ja mazākā laikā varēs precizēt šos nākamos dokumentus, kas ir nepieciešami, lai varētu projektu izstrādāt, un tad jau pēc reālām izmaksām varēs noslēgt līgumu. Tātad tā galvenā izmaiņa ir, ka vienkāršotais energoaudits, jo mums šobrīd ir jārēķina šī kopējā primārā enerģija, un to mēs varam pārbaudīt ļoti vienkārši, pat netaisot lielo energoauditu. Tas panāks to, ka šīs ēkas iedzīvotāji varēs pieteikties programmai uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas. Principā viņiem nevajadzēs tādu ilgu ceļu vēl veikt, balsot par to, kurš veiks energoauditu, kas par to maksās, kā tas notiks, bet tas varētu notikt daudz ātrākā tempā. Tātad mēs jau dabūjam klientus, ar kuriem mēs varam strādāt. Tas ir viens uzlabojums. Otrs ir, ka
šī atbalsta intensitāte būs ļoti tuva. Tad PVN šeit būs attiecināms, bet atbalsta intensitāte ir 40% gadījumā, ja sasniedz 30% šo energoefektivitātes uzlabojumu, kas ir principā rēķinot ar iepriekšējo programmu 1:1. Tātad nebūs pamata tiem, kas ir uzsākuši tagad vai gaida kaut ko, kas būs labāks, fundamentāli atšķirīgs. Nav pamata to darīt, vienkārši plūstat, ja jūs redzat, ka var pieteikties tagad, pieskaties tagad. Nākamā programma atbalsta ziņā nebūs izdevīgāka. Tas, kas būs šeit vēl papildus, ir jauninājumi, kur mēs mēģinam iestrādāt šo kvartālu pieeju. Proti, ja nāk ēkas kopā pa 3, viņām būs 50% atbalsta intensitāte. Tātad lielāka atbalsta intensitāte tieši tām ēkām, kas nāk kopā, tādā veidā panākot šo lielāko efektu. Un vēl mēs ļoti labi esam dzirdējuši šo piemēru par Igauniem, par citām valstīm, kur ļoti labi strādā jauna metode, kā ēkas tiek siltināts pēc parauga, kā tas ir ar rūpnieciski ražotām koka konstrukcijām, jeb koka paneļiem, koka konstrukcijām, koka karkasiem, kā nu katrs to pazīst. Tas, ko mēs redzam, ka Latvijā šī sistēma nestrādā vēl pagaidām tik veiksmīgi kā Igaunijā, jo mums nav šī pieprasījuma, bet nav arī piedāvājums baigi. Tā kā, mēs mēģināsim radīt pieprasījumu, tādā veidā radot šo piedāvājumu, kas varētu arī mazināt sadārdzinājumu. Kā zināms, tur ir sadārdzinājums, tad šo sadārdzinājumu arī mēs plānojam sekt lielākā mērā, lai veicinātu šo vismaz pirmos 10 projektus mēs gribētu 25. gadā izveikt, lai varētu pierādīt to, ka šīs koka karkasa siltināšanas metodas strādā daudz labāk, tās sniedz lielāku efektivitāti. Turklāt, kas ir būtisks ieguvums šeit salīdzinoši būvniecības procesā, ir daudz mazāk laika, tās 2 līdz 3 nedēļas, vai pat īstenībā to var izdarīt daudz ātrāk, salīdzinot ar to, kas ir jāpavada tagad ar apmesto fasādi un visām pārējām metodēm. Tā kā tas ir tāds būtiskais pienesums. Skaidrs, ka šī programma vēl nāks ar saviem uzlabojumiem, piedāvājot tādu ilgi gaidītu varbūt jauninājumu, bet ne vēl pilnīgi. Es tā mēģinu tā ļoti vēl runāt ar tādu iespēju, ka vēl var atkāpties, ja nekas. Bet principā ir tā, ka visi ļoti gaida, ka varētu arī siltināt pa daļām. Proti kaut kādus darbus veikt, nesasniedzot šos 30%. Patiesībā tie projekti, kas nesasniedz 30%, šobrīd mums nav, jo viņi arī vienkārši nepiesegas, bet pārsvarā ir 40 un virs ir ļoti daudz, šis enerģijas ietaupījums ir lielāks nekā 30%, tad mēs ceram, ka arī uz tā rēķina mēs varam iedot nelielu maržu pamēģināt šos mazos projektus. Šobrīd ir plānots, ka tas būs tikai Latgales reģionā, kur mums ir ļoti slikti ar šiem rādītājiem, kur arī maksātspēja ir salīdzinoši sliktāk, un tad skatīties, kā tas nākotnē spēlēs. Manuprāt, mēs noteikti iestāsimies ļoti par šiem mazajiem projektiem tieši sociālā klimata fonda kontekstā, jo tas, kas gan ir vēl vairāk sociāli efektīvāks, lai neņemtu cilvēku lielos kredītus. Ja drīkst, es varbūt arī piebildīšu, ka šī brīža programmā vidēji viena ēka maksā 840 000 vidējās izmaksas, kas ir priekš kredītņēmēji, man liekas, milzu izaicinājums. Tādēļ arī šī ideja dzima. Kvadrātmetru izmaksas varētu jāmest no galas 440, saka kolēģi. Bet, principā, tātad doma ir tāda, ka šīs mazās uzlabojuma iniciatīvas veicinās to, ka iedzīvotāji sanāk kopā un sāk kaut ko darīt, vismaz kaut vai ārsienas nosiltināt, vai, piemēram, bēniņus, vai nomainīt logus durvis, cokolu nosiltināt. Un ar šīm mazajām rīcībām viņiem nav jāņem šis lielais kredīts. Tas varētu būt, ka mazliet iekustinās to vidi, sakārtosies arī tā dokumentācija un sakārtosies tas kopības, sadarbības līmenis, un tad jau nākotnē varētu arī saņemties kaut kam lielākam. Es tā mēģināju ieskicēt tos lielos soļus, bet tad sagaidam ministra kabineta noteikumus, kas tiks nodot sabiedriskai apspriešanai. Tiešām arī sagaidīšu no jums ieteikumus, kritiku, priekšlikumus, uzlabojumiem. Mums tas ir ļoti svarīgi. Mēs arī ar lieliem partneriem tiekamies un regulāri šos jautājumus izrunājam. Arī Finanšu nozares asociācija regulāri klātesoši ir un apsaimniekotāji pārstāvji un tā kā pašvaldības. Es ceru, ka būs ieinteresēti sadarboties. Man varbūt uzreiz ir jautājums, vai tās nepieciešamā kvoruma izmaiņas, ko nesen pieņēma, arī tiks atspoguļots Daltuma jaunajā atbalsta programmā?
Principā viņas jau nav jāiestrādā nekur atsevišķi. Ja ir kopībai lēmums jāpieņem, tad tas veids, kā to pieņem, to regulē citi noteikumi. Viņi stāsies spēkā, cik saprotu, no novembra. Tad, protams, ka mēs to ņemam vērā, ka no novembra šī lēmuma pieņemšanas procedūra ir citādāka. Mums, saņemot atbalstu, tur par to vairs nav galva jālauza, ja kopība ir lēmusi. Jā, un papildinot Celīnu, protams, no 1. novembra, ja mainās likuma prasības, tad arī Altuma savā finansēšanas nosacījumos attiecīgi pakārto likuma normām. Te gan, protams, ir atvērts jautājums, kā finansēs bankas, kā finansēs finanšu nozares šie spēlētāji, jo viņi tomēr vēl vērtē arī šo te kredīta risku, bet kas attiecas uz Altumu finanšu instrumentiem, tad mēs būsim, teiksim, tādai sakabē ar likuma normām. Un varbūt tā prātojot, es zinu, ka konkrēta atbilde nebūs, bet cik ilgi mēs varam sagaidīt tādu atbalstu līmeni, kāds tas ir pašreiz, jeb šo 40% kapitāla atlaidi? Mēs, es domāju, nevaram lolot ilūzijas, ka tas atbalsts vēl būs ilgi. Skaidrs, ka Eiropas fondu periodi ir regulāri, bet cik es esmu no Eiropas komisijas indikācijām dzirdējusi, ka šāds instruments, grants kā tāds vispār, vairs tas tā kā nav vispār aktuāls vairs. Finanšu instrumenti, kas mums ir kā šobrīd kapitāla atlaidi, varētu būt. Es pieņemu, ka viņi varētu būt vairāk fokusēties uz sociālām aktivitātēm, proti tieši sekt nevis visiem, bet maznodrošinātiem, jo Eiropas fondu šis uzstādījums arī ir, ka pēc iespējas mazākiem līdzekļiem lielāku ieguvumu un lielāku ieguvumu visai sabiedrībai kopumā. Tā kā es mudinātu iedzīvotājus negaidīt un pieteikties tagad, kamēr ir šis lielais instruments, kamēr ir pieejams atbalsts, jo kā es sākumā teicu, tā ir visu mūsu Eiropas pilsoņu nauda, ko mēs ieguldam privātā īpašumā. Tad tas arī, man liekas, liek padomāt, cik aktīvi mēs varam pieteikties paši, izmantot šo finansējumu, un cik atbildīgi varbūt viņu arī vajadzētu izmantot. Man arī ir jautājums, kādas ir alternatīvas iedzīvotājiem, kas ne par ko nevēlas ņemt aizdevumu no bankas kredīti iestādes? Vai var tikpat labi atbalstīt, ka viņi gaida un veido šo uzkrājumu un tuvāk jau 2050. gadam atjauno ēkas, vai kā varbūt kaut kā to var motivēt? Tur matemātika pavisam vienkārši. Tur vērts pareiķināt, cik viņam ir jāveic uzkrājums, lai sakrātu tieši tā un vēl inflāciju ņemt vērā, lai to eiro sakrātu no visiem dzīvokļu īpašniekiem un veiktu darbus. Viņi varētu darīt pakāpeniski. Tur jumta maina, tad siltina. Bet tā ir nerealitāte. Būsim godīgi. Cilvēki nevar nolikt tur 5 eiro par kvadrātmetru, lai to summu savāktu pietiekami īsā laikā. Un tāpēc ir nepieciešami šie finanšu instrumenti, kas palīdz to visu izdarīt. Jo arī no viedokļa... Šajā gadījumā mēs jau runājam par to, ka iedzīvotājs savus izdevumu pozīcijas pārdala uz citām izdevumu pozīcijām. Šajā gadījumā siltumenerģijas ietaupījums ir tas, kas palīdz nofinansēt ēkas atjaunošanu, tā fundaments tam visam pasākumam. Neviens jau bieži vien sapulcēs ir cilvēki jautā, cik es samaksāšu par to aizdevumu tajos 20 gados. Bet cilvēki pat neaizdomājas un nepareiķina, cik viņi samaksā par enerģiju tajos 20 gados no tāda viedokļa. Un negaidītos remontos, kas ir vēl nākamā lieta, un tad ir apdrošināšanas gadījumi un vispārējais. Tā kā sakrāt, ne. Jā, liemenim, durvīm, bet ne kompleksā ēkas atjaunošanai. Es vēl mazliet papildināšu no tāda skata punkta, ka mēs jau lielā mērā šodien gribam dzīvot siltinātā mājā. Šodien mēs gribam dzīvot izremontētā trepju telpā. Nevis pēc 50 gadiem sagaidīt, es atvainojos, kā saka, pēdējās dienas. Ja? Tāpēc īstenībā ir svarīgi šodien par šo visu savā ziņā domāt. Ja? Un tas ir arī viens no tādiem motivatoriem. Un pats galvenais, ko ir svarīgi uzsvērt, ir, ka jebkura dzīvokļa vērtība siltinātā mājā ir, protams, ka daudz lielāka nekā jebkura dzīvokļa nesiltinātā mājā. Tas arī ir vienkārši. Ja? Faktiski tas lielā mērā ir investīcija jums piederošajā īpašumā. Tas tāds, kas veidojot izmantojot siltināšanas programmas, īstenībā ir daudz efektīvāka investīcija nekā gaidīt, kad cenas lēnā garā tur pieaugs un tam līdzīgi. Ja? Tā arī to ņemam vērā.
kad visi šie uzlabojumi palielina mūsu vērtības apjomu. Tiešsaistē ir daži jautājumi tiešsaistē, ko es divus nosaukšu. Un tad ir tieši par Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas nosacījumiem. Par to, kādi ir šie saņemšanas nosacījumi un vispār cik mājas Rīgā atbilst šīm prasībām. Tas ir viens. Un otrs, tāds varbūt, nezinu, bet padomājiet, vai es varu atbildēt par to, kādā veidā nodrošināt, lai šie sildināšanas darbi ir kvalitatīvi veikti, jo tomēr ir pietiekami daudz gadījumu, piemēri, kur kaut kas nav līdz galam labi, un tad mums tas klejo apkārt un traucē cilvēkiem pēc tam pieņemt tos labos lēmumus veikt renovāciju. Tātad par Rīgas atbalsta programmām es uzreiz labprāt iedrošinātu visus apskatīties www.renove.lv. Tā ir speciāli uztaisīta mājaslapa, kur ir gan dokumentu paraugi, gan arī tehniski apraksti, kas var pieteikties, kam būtu iespējas pieteikties, cik liels ir šis te atbalsts un kādi būtu šie secīgie soļi. Patiesībā mēs tās programmas mēģinām veidot pietiekoši plašas, lai pēc iespējas lielāks skaits ēku varētu viņām pieteikties. Ir īpaši, kas attiecas uz tehnisko apsekošanu, energoauditu un dokumentācijas sasaisti. Pieķeroties otram jautājumam, tas ir mūžīgais universālais jautājums par būvniecības darbu kvalitāti. Man liekas, par to mēs varētu runāt vēl 30 diskusijas, ieskaitot šo. Bet man liekas, ka tas svarīgais īstenībā, ko varbūt visticamāk arī kolēģi no Renesko varētu pateikt, ka ir viens, ja tā var teikt, viens uzņēmums, kas nodrošina visu pilno ciklu un principā arī uzņemās uz sevis savā ziņā kaut kāds brāķis vai garantijas procesa laikā. Tas ir viens potenciāls risinājums. Nevis, ka mums tur katru kaktu remontē cits un mēs pēc tam nezinām, kā paprasīt atbildību, ja tas remonts nav bijis kārtīgs. Paldies. Arnis mums papildinās ar precīzākiem noteikumiem attiecībā uz Rīgu. Jā, attiecībā uz Rīgu. Uz Rīgu uzreiz var nomierināt klausītāju skatītāju. Rīgas programmā var pieteikties jebkuras daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji. Un, principā, tiek atbalstīti visi pasākumi, kurus energoauditors ir norādījis šajā auditā. Ar vienu mazu nosacījumu, ka pirmais darbiņš, kas ir jāveic tas, kas dod vislielāko šo energoefektivitātes pienesumu. Ja? Tātad jebkura ēka var pieteikties, un šī programma ir ļoti izdevīga nelielām ēkām un tādām, kuras vēlās veikt šo atjaunošanu pakāpeniski. Tā kā laipni lūdzam. Labdien, Marks Štāls. Es gribēju iepazīstināt jūs ar statistiku par nelielajām ēkām. Sarunas kolēģis ļoti veiksmīgi uzsāka izmet āķi. No 39,5 tūkstošiem daudzdzīvokļu ēku lielākas par 1500 kvadrātmetriem ir tikai 10,800, tātad 11,000. Visas pārējās ir mazākas par 1500 kvadrātmetriem. Tātad daudzdzīvokļu māju renovējamo pamatmasa ir mazās ēkas. Es atvainojos, mēs aicināsim uzdot jautājumus pēc 5 minūtēm aptuveni. Jā. Paldies. Lāsma, es varu par to kvalitāti. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Jo tā kvalitāte ir tas, ko tas iedzīvotājs tiešām grib un vēlās sagaidīt. Un redzot, pat burtiski mēs redzam, kā tie kvalitātes attīstības soļi no programmas uz programmu ir progresējuši un tiešām gājuši pareizā virzienā. Ja pirmās mājas neviens nedomāja par ventilāciju, tad arī bija pelējums un šis mīts skrēja riņķī un vēl skrien šobaldodienu. Tad šodien bez ventilācijas risinājuma ēku nevarēs atjaunot. Bet tie riski, jebkurā gadījumā vienmēr pastāv ēkas atjaunošanā, un to risku reducēšana ir jāsāk ar pirmo sapulci, ar pirmo tikšanos ar iedzīvotājiem, kur lemj jau par tiem reāliem pasākumiem,
kur tiek gatavots šis tehniskais projekts, kas paredz konkrētas lietas un pasākums un risinājums, kā sasniegt šo plānoto enerģijas ietaupījumu. Un šī projekta kvalitāte, bieži vien esam dzirdējuši, ir pusi no uzvaras līdz kvalitatīvas ēkas atjaunošanai. Tad šim projektam ir jābūt gana kvalitatīvam, bet ļoti kvalitatīvam, lai pēc tam būvniecības procesā šis būvnieks, kurš jāatlasa konkursa rezultātā, tad tas nav savs būvnieks, bet tas ir konkurss, tad jebkurš, kurš ir pretendēt spējīgs, var piedalīties, viņu rokas ir vairāk sasietas un viņam ir mazākas improvizācijas iespējas. Un pašā būvniecības procesā ir kritiski svarīga loma šim būvuzraugam, kuram ir jāizprot daudzdzīvokļu ēku sektors kā klients un šie risinājumi, šie tehniskais stāvoklis un tehniskie projekti tieši pašās daudzdzīvokļu ēkās, kas sekmē sekmīgu ēku atjaunošanu. Protams, ir loma arī automam, kur automs jau veic arī šo virsuzraudzību sākotnēji un arī pašā būvniecības procesā. Mēs visi gribam kontrolēt un visi gribam sasniegt to maksimālo kvalitāti. Bet viss sākās jau ar pirmajiem lēmumiem, pirmām sapulcēm. Un no būvnieka mēs varam paprasīt 5 gadus. Tas ir tas, kas arī jau ir daudz, lai šajos 5 gados tā fasāde, ja viņi ir uzlikta gana neveiksmīgi, lai viņi nenokrīt no tā, lai no šā izslēgta. Paldies! Ar to mums arī, diemžēl, laiks diskusijai beidzās, bet mēs pirms ļaujam jums, klausītājiem, uzdot jautājumus, bet drīzāk aicinam jūs uzdot jautājumus. Mums ir sagatavot jautājumi priekš jums. Jautājumi ir jā, nē jautājumi, un es aicinu pacelt roku, ja piekrītat jautājumam, jeb ja atbilde ir jā. Pirmais apgalvojums, tā teikt. Pietrūkst skaidras informācijas par pieejamiem finanšu produktiem ēku renovācijas projektiem. Labi, tad kopumā šķiet, ka patiesībā lielākā daļa uzskata, ka tomēr ir pieejama skaidra informācija. Labi. Nākamais ir, esmu dzirdējis par ESCO jeb energoservisa pakalpojumu modeli un saprotu, kā tas strādā. Vēl ir ko skaidrot? Skaidri zinu, kādu atbalstu mana pašvaldība piedāvā ēku renovācijas projektiem, vai zinu, kur šo informāciju atrast. Super. Bet tomēr ne visi. Es atbalstītu PVN likmes samazināšanu ēku atjaunošanas darbiem un, pagaidiet, PVN likmes paaugstināšanu mājas apsildīšanai. Jā, parasti jāziedo viens, lai iegūtu otru. Es jūtos atbildīgs par savas mājas energoefektivitāti. Es vairāk gribētu dzirdēt par ēku atjaunošanas labajiem piemēriem. Un pēdējais, pirms lemju par ēku atjaunošanu, man vajadzētu zināt, cik tas aptuveni izmaksās un kā tas ietekmēs manus rēķinus. Tas arī no manas puses ir viss. Aicinu jūs uzdot jautājumus tad diskusijas dalībniekiem. Lūgums izmantot mikrofonu, lai arī tie, kas tiešraidē klausās, var dzirdēt jautājumus. Labdien, Sarmīta Sviķi no Cēsīm. Tāda sajūta, ka es vienīgā te no Cēsīm, jo visu laiku tiek runāts par Rīgu. Labi, ka Altums vēl piemin kaut ko, ka bez Rīgas Latvijā ir vēl kādas pilsētas. Mēs esam maza pilsētiņa, un es saprotu, ka Rīgā to ir daudz vieglāk izdarīt. Valmierā ir brīnišķīga pieredze, un tur arī ir to vieglāk izdarīt. Bet man ir konkrēti par manu namu. Mēs tikko esam nodibinājuši to īpašnieku biedrību. Vai mēs varam vērsties Altumā pēc konsultācijas? Mēs cenšamies sadarboties ar mūsu pārvaldnieku, bet es saprotu, ka viņiem nav obligāts pienākums ļoti iesaistīties. Vai es nepareizi esmu sapratusi? Cēsīs esam, cik man ir informācija, tad Cēsu dzīvokļu īpašnieku, Cēsu apsaimniekotājs
ir realizējis diezgan daudz projektus siltināšanas. Tā kā pirmā pietura noteikti ir šis apsaimniekotājs. Bet, ja jūs jūtat, kad īsti neštimē un jums vajag kaut ko vairāk, protams, jūs varat vērsties Altumā. Jā, zvaniet, nāciet ciemos. Paldies, noteikti izmantosim. Paldies. Super. Man būtu jautājums, vai jūs varētu pateikt, cik komersanti Latvijā ir certificēti uz modulārajām fasādēm? Es nerunāju par igauņu pieredzi, bet vispārēji. Uz piekaramajām, āķi pēc 1090 un fasādi pēc savu standartu. Kāda ir mūsu izvēle? Tātad šobrīd ir koka ēku, moduļu ēku ražotāji. Viņi ir apvienojušies klāsterī, un tur ir ļoti daudz dalībnieku, kas varētu sākt šādu te. Mēs īsti nepārstāvam šo jomu, un man būs grūti atbildēt. Es tikai zinu to, ka ir gatavība šādus paneļus piedāvāt. Un tieši tāpēc arī nākotnē šī programma tiek plānota, lai varētu stimulēt, ka mūsu ražotāji, kas ražo koku karkases, šīs mājas, modulārās mājas, varētu nodarboties arī šajā klasterī, kas ir ēku energoefektivitātes uzlabošana. Un tur ir ļoti liela interese no šī klastera dalībniekiem. Tur ir vairākos 10 šīs organizācijas, kas jau tagad ir izrādījuši interesi, ka viņas varētu nodrošināt šādu projektu īstenošanu. Pēc manā rīcībā esošās informācijas uzņēmums, kas specializējas uz modulārajām fasādēm, ir viens, tas ir Alufaktorija. Bet tas ir pārāk dārgi Latvijas tirgum, tas ir alumīnija rāmi. Vēl ir bijis mēģinājums strādāt ar cinkotu profilu, arī tas izrādījās dārgi. Tātad jūsu galvenā ziņa varētu būt, cik izmaksās igauņu parauga koka rāmi. Tātad šobrīd aprēķini liecina, ka varētu būt par 30 līdz 35% dārgāk nekā salīdzinot ar parasto siltināšanas metodi. Un tieši tādēļ šai metodē ir paredzēts īpaši atsevišķa atbalsta programma, kas varētu kompensēt daļu no šī sadārdzinājuma. Lai varētu ātrāk Latvijā veidot to situāciju, ka mēs pirmkārt pieprasam šo ražošanu un cenas mazliet samazinās līdz ar to, ka pieaug arī piedāvājums. Otrkārt tādēļ, lai iedzīvotāji pēc iespējas vairāk redzētu šo metodu un sāktu arvien vairāk to izmantot. Un mums būtu reāli piemēri, uz ko pamatoties. Es domāju, ka man nevar pateikt, 35 uzcenums, tas ir ļoti labi. Salīdzinot ar Latviju. Tas ir ļoti labi. Tas ir ievērojami lētāk nekā... Šeit sadārdzinājums veidojas tieši no tā, kāda tipa ēka ir. Ja, protams, ir balkoni, es teiktu, ka šeit būtu sadārdzinājums vairāk, vismaz 50%, bet mēs nerunājam par visām ēkām, kurām šī metode būs piemērota. Šeit būs citas ēkas, noteikti ne visas ēkas tipi būs piemērot šai konkrētai metodei, un to, protams, arī pirms šī darba veikšanas būtu jāizvērtē, vai tā ir atbilstošākā metode. Ja tā ir parasta ēka, kurai nav šīs te konstrukcijas, tad piemēram, balkoni, kas jāzāģē nost, jāliek atpakaļ. Visdārgāk šeit ir tas, ka ir jāierīko, protams, visi logi no jauna ir jāliek iekšā. Tas notiek tā, ka tiek principā piemērīta digitāla šī ēka, un tad rūpnīcā tiek projektēts konkrēti pēc šī digitālā uzmērījuma šis panelis. Panelī iekšā ir iestrādāta gan ventilācijas sistēma, kas arī šajā gadījumā sadārdzina, jo tad ir jāurbj arī ēkā konstrukcijā iekšā šīs ventilācijas šakts jāveido, un arī pirmkārt visi logi jāmaina, un tas, protams, konstrukcija sadārdzina, bet tā efektivitāte ir ļoti liela, un salīdzinoši šis laiks, kas jāvēl būvlaukumā, ir daudz reizes mazāks. Līdz ar to mēs ceram, ka tas varētu arī uzrāvienu veidot šajā tempa ziņā un arī efektivitātes ziņā. Mēs varam runāt tikai par 35% uzcenojumu standarta panelim. Viena atsevišķa projekta valsts. Un tādā izpratnē ventilācija viņiem nav nepieciešama caur ēkai, jo uzkārtā fasāde ir distance, viņa ir asas punkts visam citur, un viņu ventilē paši no ārpuses. Tātad ēkā nav jauna. Tas ir tas pozitīvais. Vienīgi, ja runāja par copola stāvu un tam līdzīgi par to, bet modulārās fasādes nevajag. Viņiem vai nu taisa pamatus, vai attiecīgi citreiz kā arī uz fasādes tur ir izcinājumi. Bet es saprotu, tur ir citi jautājumi. Jo tur ventilācija atrisinās, un tas ir tas īstenībā mehāniskās ventilācijas jautājums, par kuru ir jārunā noteikti. Jā. Tas ir pats galvenais visā, jo tā pozitīvā ziņa, ja kaut kas tāds ir.
Es vēlējos tikai piebilst, ka mūsu laiks ir beidzies, bet liels paldies par jūsu izrādīto interesi. Es ceru, ka šo jautājumu jums arī sanāks tālāk izrunāt pēc šīs diskusijas. Vēlējos pateikties visiem klausītājiem, gan klātienē, gan tiešraidē. Es ceru, ka mēs visi pamatīsim šo diskusiju ar skaidrāku galvu, ar gaišāku skatu uz nākotni un optimistiskāki par to, ka visdrīzāk mums sanāks sasniegt kaut kādus mērķus un ka mēs tiešām cenšamies, mēs darām daudz, ir jau padarīts daudz, ir vēl daudz, kas priekšā. Bet jā, paldies visiem arī ekspertiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Edgars Augustiņš, Ieva Vērzemniece, Selīna Vancāne un Viesturs Zeps. Un paldies pasākumu un diskusijas organizatoriem.